Ekonomika, uzņēmējdarbība un finanses aizraujuši par naudas pasauli. Raidījumā un raidierakstā Mediāna. Katru pirmdienu 21:30 TV4 un internetā. Nauda ietekmē mūs visus, tāpēc nav iemesla neskatīties un neklausīties. Aktuāls ziņas, intervijas, diskusijas kopā ar mani, Kristapu Petersonu. Virs Trumpa galvas atkal savilkušies melni mākoņi, jo gan ASV valdības darbs ir daļai apturēts, gan arī sabiedrība arvien skaļāk sāk uzdot jautājumus par Epsteina failos noslēptajām prezidenta kronikām. Tāpat tautas neapmierinātība tiek arvien skaļāk pausta par Trumpa privātās armijas jeb migrācijas policijas AIS darbībām daudzos ASV štatos. Lai to visu apklusinātu, Trumps droši vien, ka iebruks Irānā, pamatojot to ar tās kodolprogrammas ierobežošanu. Kādas sekas tas izraisīs sociāli un ekonomiski, to mēs varam tikai minēt. Taču, ja Trumpa virzītais Fed vadītājs Kevins Varšs spēj koriģēt dārgmetālu un dolāru vērtības, tad šī ietekme varētu nebūt maza. Jā, zelta un sudraba cenas piedzīvoja patiešām asu korekciju uz leju pagājušajā nedēļā. Zelts vienā dienā zaudēja 12%, bet sudrabs pat līdz 34% no vērtības. Naudas izteiksmē, ja mēs to saskaitām kopā, visu dārgmetālu tirgus izraisīja līdz pat $5 triljoniem vērtu kritumu. Protams, ir grūti prognozēt, vai tas turpināsies, vai apstāsies un ilgākā laika posmā paliks stabils, bet viens ir skaidrs. Neskaidrības gan ekonomikā, gan ģeopolitikā vēl nav beigušās, un droši vien arī pāris turpmākos gadus vēl nebeigsies. Līdz ar to mēs katrs pats izdarām secinājumus, spriedumus un arī lēmumus. Šodien Mediānā mēs parunāsim gan par ekonomiku un tās noskaņojumu kopā ar ekonomistu Daini Gašpuiti. Mēs iezvanīsim jaunu rubriku par M&A, jeb latviski sakot apvienošanas un pārņemšanas darījumiem sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju PwC Legal Latvija. Tāpat gribu pateikt vienu vērienīgu iniciatīvu, kurai mēs turpmāk Mediānā patiešām sekosim līdzi, jo īpaši es savā LinkedIn profilā pagājušajā nedēļā izplatīju uzsaukumu par to knapo un nabadzīgo saturu, kas mūsu valsts galvenajos mēdījos ir par ekonomikas, biznesa un finanšu tematiem. Tam bija daudz dzirdīgu un atsaucīgu organizāciju un cilvēku ausu un acu, kas manī ir radījis pārliecību, ka būs laikam jāuzrota piedurknes un patiešām jāķer šai lietai pie ragiem. Tas, ko mēs kopā ar jums darīsim, lai šo jomu sakārtotu, dzirdēsiet šodienas un arī kādos turpmākajos Mediānas raidījumos. Paldies, ka esat kopā ar mums, lai ir izdevusies šī stunda, patīkam klausīšanos un skatīšanos. Vispirms es vēlos pateikt paldies šī raidījuma sponsoriem. Bez jums Mediānas noteikti nebūtu. Ar jums, kā redzat, esam tikuši līdz 5. sezonas 21. raidījumam. Es turpinu saņemt komplimentus par Mediānas saturu, un es vienmēr esmu teicis, ka tas ir kopdarbs ar tiem, kas man šajā profesionālajā ceļojumā atbalstu. Tāpat es gribu pievērst jūsu uzmanībām tādam jaunam raidierakstam, KP kvadrātā, vai Pēcinieks un Petersons par investīcijām. Mēs vēl paši neesam īsti novienojušies, kā mēs to raidījumu sauksim. Tajā kopā mēs ar investīciju analītiķu Kasparu Pēcinieku stundas garumā debatējam par dažādiem notikumiem, kas skar investorus un investīcijas. Un arī šo, starp citu, rāda TV4, jums ir jāpaskatās programmā, kad tieši, bet man kaut kā liekas, ka tās ir piekdienas, un tad vēl ir daži atkārtojumi. Priecāšos, ja piesakosiet arī šim podkastam YouTube un Spotify. Šodienas Mediānas galvenā tēma ir biznesa atspoguļojums mēdījos, un tā kontekstā vērts ir noklausīties arī manu Rudītas Spakovskas un Raivja Vilūna viesošanos pie Māras Jansonas podkastā un raidījumā Mediju anatomija. Jebkurā gadījumā linkus uz abiem šiem raidījumiem varat atrast zem šī raidījuma YouTube kanālā. Jau jūnijā ASV centrālās bankas amatā, ja savu svētību dos senāts, stāsies Trumpa nominētais Kevins Varšs. Lai gan finanšu pasaulē Varšs ir zināms kā sava ceļa gājējs un pat nepakļāvīgs politiskiem spiedienam, Trumps kandidātam ceļa maizē ir devis gaidas par zemākām procentu likmēm. Šāds solis, kas tiek spērts finanšu sistēmas stabilizācijas virzienā, ir izraisījis zelta un sudraba cenu kritumu, par ko jau es pieminēju raidījuma sākumā. Ļoti būtisks ar globālo tirdzniecību saistīts notikums ir risinājies pagājušajā nedēļā, un es domāju, to ir ievērojis gandrīz ik viens,
Pēc 20 gadu sarunām ar mērķi padziļināt ekonomisko sadarbību un atvērt tirgu divām pusēm tirdzniecības līgumu, tātad proti savā starpā ir parakstījušas Eiropas Savienība un Indija. Tas ir patiešām vēsturisks mirklis, jo gandrīz visām precēm savstarpējā tirdzniecība būs bez muitas barjerām, radot brīvās tirdzniecības zonu teju 2 miljardiem cilvēku. Eiropas Savienības uzņēmumi varēs lētāk eksportēt uz Indiju, bet Indija krietni palielinās arī savu klātbūtni Eiropas tirgos, tā skaitā Latvijā. Būsim godīgi, šāda līguma stāšanās spēkā ar savu infantīlo rīcību ir veicinājis neviens cits kā ASV prezidents Donalds Trumps. Joprojām visi skati ir vērsti Vācijas virzienā, ja mēs runājam par Eiropas mēģinājumiem atveseļoties no ekonomikas sastinguma, ko izraisīja sadarbības saišu saraušana ar Krieviju, kā arī ģeopolitiskie satricinājumi attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Friedrichs Merz, kurš ir Vācijas kanclers, grib restartēt valsts ekonomiku ar 100 miljardu eiro vērtām investīcijām, kas pēc ekspertu aplēsēm varētu dot ap 0,6% punktiem klāt pie ekonomikas pieauguma. Investoru noskaņojums ir pacēlies, savukārt kopējais uzņēmēju viedoklis par attīstību ir vēl joprojām diezgan skeptisks. Merzam nav daudz laika sevis pierādīšanai, jo tepat aiz stūri jau martā un arī pēc tam vēlāk septembrī būs reģionālās vēlēšanas, kurās visticamāk panākumus tomēr gūs populārā populistu AfD, jeb alternatīva Vācijai. Cik ilgi mums ir jāsadzīvo nenoteiktība? Es gribētu teikt, ka tas process tomēr turpināsies arī ilgstošāk, un tas ir jautājums, kur būs tā atdure. Ja? Jo ir tāds konsensus, ka mēs ar zināmā mērā piekrīt, ka tā sistēma viņa ir sākusi drupt, un pat ja Trumps šobrīd vairs kaut kā, pēc 2 vai pēc tad, kad viņš pat arī pēc pilna termiņa beigām, kad tas kaut kur apstāsies, es šaubos, jo es domāju, ka arī citi spēki šobrīd pieņemās spēkā, jo mēs redzam, ka Ķīna un citi, kas turpina to, kas ir ieinteresēti, un zinām mērā bija arī tie, kas arī šo sistēmu sāka jau savā ziņā izmantot. AfD Vācijā, Le Pen Francijā un tā tālāk. Jā. Grūti pateikt, kur tas novedīs, jo Trumps ir viens no spēcīgākiem, kas to visu deformē šobrīd un turpina drupināt, bet katrā ziņā tas process varētu ilgt ilgāk. Un līdzīgi kā arī, kad pēc Trumpa nāca Baidens, mēs redzējām, kas arī atbilda mūsu tādām gaidām, ka viņš daudz procesus nespēja atlikt atpakaļ, un es domāju, ka šobrīd nav tāda spēka un arī varbūt arī pieprasījumi, lai mēs atgrieztos tur, kur mēs bijām, bet kur mēs nonāksim šobrīd pat totāli nav skaidrs. Ko uzņēmējiem no šī visa nolasīt? Teiksim, es esmu uzņēmējs, kas darbojās eksporta jomā, man līdz šim ir diezgan labi gājis ar Eiropas tirgus, apgūšanu un tā tālāk. Varbūt ar Ameriku es netirgojos, labi, līdz ar to tarifu man varbūt neskar. Tad kur es esmu visā šajā vētrā ar procentu likmēm, ar Trumpu, ar Eiropu un Eiropas spējām un konkurētspēju un vispār, jo kā tu to definē? Katrā ziņā, protams, ka ir tās lietas, kas jādara neatkarīgi no tā, kāds ir laukā laiks, laikapstākļi, un šajā gadījumā, protams, jāturpina investēt, jo pat ja mēs šobrīd, tā ilgstoši bijām ļoti piesardzīgi, ir skaidrs, ka citur turpina strādāt pie tā, kas nozīmē to, ka mums, lai kā mēs justos, mums pie tā jāpiestrādā. Līdz ar to tās investīcijas uzņēmējdarbības efektivizācijā, izaugsmē, viņas nedrīkst apstāties. Ja? Un tas ir tas viens no vadmotīviem, otrs ir tas, ka šobrīd mēs pašreizējās prognozes sola to, ka procentu likmes nemainīsies tuvāko 2 gadu laikā. Es teiktu, šo gadu tās varētu būt salīdzinoši stabilas prognozes, par nākamo gadu tur jāskatās, protams, kā tā situācija attīstīsies, jo reti, ka tik ilgstoši centrālās bankas notur likmes nemainīgas. Ja? Un arī dēļ šīs ārējās vidas tā situācija var strauji mainīties, respektīvi, kad centrālās bankas ir spiestas reaģēt. Kas mums šobrīd, ko ir būtiski nepārvērtēt pozitīvās iespējas tirgos, kas ir mums ģeopolitiski nedraudzīgi. Jo tas ir ļoti ātri var viss mainīties, un šobrīd mēs redzam, ka, tīpaši mums, kur tā ģeopolitiskā ietekme praktiski nav nekāda vai ir minimāla, mums, spējas aizsargāt mūsu investīcijas arī nav,
jāvērtē arī tā piezemēti. Līdz ar to, arī, ja mēs ejam kaut kur, teiksim, ārpus Eiropas Savienības, ir jāizvērtē šāda veida riski. Jā. Ja varam, nopelnām jāskatās, bet tādā ziņā, ka nevar būt tāda pārsteiguma, tīpaši, ka šobrīd mēs redzam attiecībās ar Ķīnu vai cita veida, šāda veida valstīm, kur vienā mirklī to var nonākt, ķilnieku lomā. Jā. Pat ja tev preču grupa ir tās tradicionālās, mēs redzam, ka tie paši nabaga, tā pēdiņās liekot franču vīndari daboncies pilnīgi gandrīz vienmēr, ja rodas kaut kādas domstarpības un līdzīgi arī mums, jā, ka tas, ko mēs eksportējam to pašu pārtiku vai piena produktus, jā, tur automātiski, ja tas mums ir kļūst par svarīgu eksporta produktu, tad tas jau kļūst par instrumentu, to valstu rokās. Līdz ar to, ar to jāreiktās. Bet, protams, ka, tās iespējas mums joprojām ir vairāk nekā varbūt šobrīd šķistu, ja? Respektīvi mums tas eksporta potenciāls ir jāattīst un arī iespējas, kur sūtīt mums joprojām ir pietiekami, ja? Un mēs relatīvi mums jau tie apjomi ir mazi un mums jau, nebūtu tā, ka mums būtu problēmas atrast tirgus, kur Jā. Saka, lūdzu, zinām, ka Baltijas valstis lielā mērā ir kaut kādā ziņā atkarīgas no tā, kā klājas Ziemeļvalstīm, Skandināvijai, varbūt konkrētāk Zviedrijai. Ko tur Outlookā redzi par to, kā Zviedrija atkopjas? Jāsaka tā, ka iepriekšējā 2 gadu laikā viņiem cerības bija, ka ekonomika atgūsies ātrāk, bet es teiktu, tur bija līdzīgas problēmas kā šeit, ka mājsaimniecības bija pārmērīgi piesardzīgas un netērēja to, ko viņi varēja atļauties, un arī, protams, ietekmē inflāciju. Šobrīd mēs redzam, ka arī salīdzinām ar iepriekšējo pārskatu, pēc 3 mēnešu laikā skatījums uz Zviedrijas ekonomiku ir uzlabojies. Šogad viņi sagaida 3% izaugsmu, kas ir ļoti spēcīga izaugsme. Tā kā tur sagaidāms tāds labs pātrinājums, kas, protams, dod iespējas arī mūsu uzņēmējiem. Varbūt nedaudz, kas nāk caur Igauniju un Igauniem, ka tomēr diezgan liels problēmas saglabājās Somijas ekonomikā, ka tur izaugsme buksē. Bet, katrā ziņā, jā, Zviedrijas ekonomika mums ir svarīga un tādā ziņā tas varētu iedot nobalansēt, tādas vājas izaugsmes citos tirgos. Tie no jums, kuri nav bijuši vai šobrīd nav uzņēmējdarbībā, vai esat kādreiz uzdevuši jautājumu, kāpēc? Kas uzņēmējdarbībā ir tas, kas jūs visvairāk atbaida? Vai tā ir neizdošanās? Vai tā ir risku uzņemšanās? Es būšu ļoti pateicīgs, ja jūs komentāros uzrakstīsiet atbildi šo jautājumu. Un to es jautāju tāpēc, ka pagājušajā gadā Latvijā tika reģistrēta 10,445 jaunu uzņēmumu, tikai par 1000 mazāk nekā Latvijā piedzima bērni. Un es teiktu, mēs uz Eiropu, pat uz Eiropas, bet arī uz Baltijas fona izskatāmies diezgan traki. Mēs esam 3. No visiem Baltijas uzņēmumiem tikai 5% ir Latvijā reģistrēta. Kas vispār mums notiek tur ar uzņēmīgumu? To es vaicāšu Daiņa kolēģim, SEB bankas mazo un vidēju uzņēmumu finansēšanas nodaļas vadītājiem Girtam Priedem. Un, ja mēs skatāmies uz tādām zinātnietilpīgām lietām, kas ir interesants riska investoriem, kur mēs saprotam, ka tas produkts var būt globāls un viņi ir gatavi investēt un riskēt, ka, piemēram, tas multiplikators, lai tas biznes būtu sekmīgs un viņi savu ieguldījumu atpelnītu, ir svarīgs, tad šeit mēs redzam to, ka daļēji droši vien tāpēc, ka mēs neesam investējuši zinātnē un visi balsties uz privāto cilvēku iniciatīvu. Un mēs redzam to, ka investoriem ir līdzekļi un nauda, bet trūkst šo te projektu, kuros varētu ieguldīt. Un tad, protams, ir atsevišķs tāds, kas nav šis te startup tehnoloģiju militārais biznes, kas šobrīd ir, teiksim, ļoti labi arī attīstās, un jāsaka, tur Latvija tāds, varētu teikt, vienredzes bišķiņa reģionā, jo tās drona tehnoloģijas mums ir ļoti sekmīgi attīstījušās, bet runājot par tādu klasisko biznesu, kas ir svarīgs, kas nodrošina darba vietas, kas nodrošina nodokļus budžetā un, teiksim, liek cilvēkiem pāriet no valsts sektora uz privāto, tad protams, tur ir viens kapitāla trūkums joprojām, jo tagad viena paudze uzņēmēji ir izaugusi, kas var saviem bērniem iedot starta kapitālu. Bet tādās idejās, kuras nav ļoti mērogojams, tiešām cilvēkiem ir grūti sākt.
Un te arī ir viens pētījums, ar ko mēs atšķiramies vispār Latvijā, ko mēs veicām balstoties uz Lursov datiem, un jau 2. gadu arī šos datus atjaunojam, ir tas, ka Latvijā vairāk nekā 90% uzņēmumiem ir viens īpašnieks, un tas pats cilvēks ir valdes loceklis. Ja? Un tas it kā pats par sevi nav nekas slikts, bet tas arī redzams tajā, ka mums ir lielie uzņēmumi pēc definīcijas nedaudz virs 200, un tad mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir šajā te mazo mikro uzņēmumu segmentā, teiksim, arī pēc Eiropas atbalsta definīcijām. Un, protams, viņi nodarbina vislielāko cilvēku skaitu. Bet tā problēma, kas mums ir bijusi, kad ja mēs paskatāmies arī uz lietuviešiem, tad tur kompānijās ir daudz sadrumstalotāk gan īpašuma tiesības, gan vadība. Un tā realitāte ir, ka viņi daudz kur arī ir ienākuši mūsu reģionā, pārpirkuši uzņēmumus, spējuši piesaistīt kapitālu. Un man liekas, ka mēs esam šobrīd kaut kādā tādā pārmaiņu posmā, kur es pilnīgi respektēju arī savus klientus, ja, cilvēki, kas 90. gados pilnīgā hausā ir radījuši kaut kādu vērtību, ir radījuši biznesu, ja, un mēs tagad kā baņķieri viņiem uzbāžamies un sakam, jums tur labi rādītāji, ņemiet vēl kredītus, dariet kaut ko ar to naudu. Ja? Tad skaidrs, ka cilvēki saka, paga. Man ir tuvojās 70 gadi, ja? Man bērni ir ieguvuši labu izglītību. Ja? Es varbūt pat skatos, kā iziet no šī biznesa, nevis skatīties horizontu, ka es nākamos 10 gadus gribu investēt, satraukties, negulēt par naktīm. Es jau to visu esmu piedzīvojis. Un tad, protams, noteikti svarīgi, vai mēs varam radīt to vidi, kad tie jaunie cilvēki spēj nākt, arī šo te pieredzējušo uzņēmēju vietā grib to darīt. Un viņiem, protams, arī vajadzīgs finansējums, lai to izdarītu, jo mums arī nav baigi populāri runāt par tādu anglisko terminu management buyout vai kā var, teiksim, kompānijas vadība izpirkt akcionārus, un biežāk tas notiek ar ārvalstu kapitālu, kas, protams, atkal nacionālā līmenī ir ļoti slikti. Jo, ja mēs gribam, lai tā peļņa paliek šeit un reinvestējās šeit, mēs neesam īsti kā latvieši ieinteresēti, ka kompānijas nopērk ārvalstu kompānijas, un tur iespējams viss tā peļņa aiziet akcionāriem citās valstīs vai vienkārši biržā. Ko darīt? Jā, tos jautājums bija droši vien. Droši, ko darīt? Jā, ko darīt? Jā, ko darīt? Jāsaka, par to tagad daudz runā, par to tādu jau tāds klišejisks termins, šī te finanšu pratība, jo, protams, man liekas, tas, ko es iepriekš jau komentēju, prasīt no tās paudzes, kas to biznesi nostādījuši uz kājām, ir grūti, jo tur cilvēkiem ir kaut kāds jau dzīves skrējiens beidzies, un viņi vairāk skatās uz to stabilitāti, kas ir pilnīgi normāli. Bet man liekas, ka tas izaicinājums mums ir tā finanšu pratība, ja mums šobrīd mēs cīnāmies ar telefonu krāpniekiem, bet mums ir jāskatās arī uz jauno paudzi un uz to, ka pirmām kārtām jau uzņēmēja darbība, un ja tu gribi būt bagāts, tas nenozīmē, ka tu uzreiz automātiski zodz, kas ir tāds narratīvs, ko tomēr cilvēkiem patīk joprojām izplatīt, un ja tu esi bagāts un kāds nav, un tu nedari pietiekam, tad tas ir slikti, bet tad, mēs katrs varētu sākt ar sevi un paprasīt, kas ir pietiekam. Un man liekas, ka pēdējos gados darīts ir krietni vairāk, bet, lai mainītu šo te domāšanu, tas noteikti nav tur 1 vai pat 3 gadu jautājums. Un, manuprāt, ir ļoti jāstrādā ar jauniešiem, ir jāstrādā ar universitātēm, ir vispār jāsaka cilvēkiem, ka uzņēmēja darbība ir reāls karjeras virziens tavā izvēlē, ka tas nav kaut kas pilnīgi mistisks, mītisks, jo mēs arī radam to fonu tādu, ka tur valsts ieņēmuma dienas slikti, nodokļi slikti, visur mūs mēģina tā teikt kaut kur pieķert, uzlikt sodu un tam līdzīgi. Un tas tāds, it kā tās visas nianses viss par to zina, bet, protams, tas rada tam cilvēkam fonu, ka viņš negrib tur nemaz bāzt galvu iekšā, ja, tajā cilpā. Un tā vietā, protams, kas mums nav raksturīgi un ko mēs varbūt atšķiramies arī, es domāju, daļai dēļ tā padomi mantojam, kad mēs ceļam saulītē, mēs atbalstam tos cilvēkus, ja, un mēs tie, kas ir veiksmīgi, tie, kam izdodās kaut ko izdarīt. Un mēs arī rādam viņus kā piemērus, un tas, kas mums ļoti jāmācās, un es domāju, daļai tā ir arī problēma tam, kad ir šīs te mums viensētu uzņēmumi, kā es iepriekš minēju, kur ir viena cilvēka šovs, ja, ka mums tiešām ir jāiemācās vairāk, un droši vien, kad mēs to varam iemācīt jauniem cilvēkiem, grūtāk to būs iemācīt jau vecākām paaudzēm, par to, kad ir jānāk kopā un ir jāstrādā kopā, jo, kā es vienmēr saku arī, tā pati Maksims grupa, tur sākumā bija ļoti daudz kungi iekšā, ja, bet
tas, kā latvieši saka, ja ka viens nav darītājs, tur ir grūti nosegt visus šos te laukumus. Ir grūti diskutēt, grūti strīdēties, bet tomēr tad, kad cilvēki sanāk kopā un strādā uz kaut kādu kopīgu mērķi, izdarīt var vairāk. Lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi Latvijā, labs un, diemžēl, vēl netik daudz izmantots ir apvienošanās vai pārņemšanas darījuma instruments, jeb tas, ko angliski sauc par M&A. Šobrīd par to Latvijā ir diezgan populāri runāt, jo ir notikuši pirmie redzamie uzņēmumu pārpirkšanas gadījumi. Pagaidām es konkrētus zīmolus nesaukšu, bet tie, kuri zina, tie zina. Šeit būs neliels ieskats jaunā rubrikā, ko mēs gatavojam sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju PwC Legal Latvija. Iegādes un pārņemšanas darījums ir viens no diviem principā izaugsmes veidiem, kas uzņēmējiem var būt. Uzņēmumi var augt organiski un uzņēmumi var augt neorganiski. Ja? Un organiskā izaugsme tas ir, ka tu pats to visu dari, droši vien ilgāk, lēnāk, pakāpeniskāk, un savukārt var uzņēmumi augt arī tās pašas funkcijas iegādājoties. Jā, ja kādreiz varbūt primāri mēs skatījāmies uz to, ka jēga ir varbūt izmaksu mazināšana, kaut kādā konsolidēšanā un tam līdzīgi, tad šobrīd M&A darījuma vērtība ir tīri tāda ļoti strateģiska, arī katram uzņēmumam individuāli jāskatās, kas tad īsti ir tāds ilgtermiņa mērķis, kas būtu visloģiskākais nākamais solis, lai biznesu paplašinātu. Valsts uzņēmuma kapitāla sabiedrības vai daļēji valsts uzņēmumi arī darbojās M&A, dara to principā veiksmīgi un noteikti varētu darīt arī vairāk. Otrām kārtām tie 95–90% salīdzinoši mazākie uzņēmumi. Varbūt viņiem ir grūti darboties tā kā iegādājoties kādu uzņēmumu, bet pilnīgi noteikti viņi var būt interesanti kādam, lai viņus iegādātos. Ja? Jo viņi tāpat ir savu laiku darbojušies, viņiem izstrādāt savas kompetences. Ja kas cits, kāpēc viņi ir labi, viņi noteikti kādam var būt interesanti. Uzņēmums vienmēr var būt kaut kāda M&A darījuma ķēdes posms, ja? Vienā vai otrā pusē. Ja mēs skatāmies uz tiem pašiem 5%, ko tu minēji, ja? Tie droši vien ir tie uzņēmumi, kas pēc vērtības ir lielāki, kuriem lielākas iespējas, un tad viņi var atļauties vairāk un būt varbūt nedaudz situācijas noteicēji. Ja mēs paskatāmies arī uz tādiem absolūtiem skaitļiem un statistiku, tad šogad mēs redzam, ka tirgū dominē tādi megadīli, un ja šos megadīlus noņem nost, un tad mēs paskatāmies, kas paliek pāri, tad tās tendences joprojām principā ir tādas, ka tirgus ir diezgan tāds konservatīvs, varētu teikt. Lielākoties jau tie uzņēmumu īpašnieki saka tā, ka par pareizo cenu viņi vienmēr ir gatavi runāt. Tad jautājums ir, vai tā cena var būt tur pietiekami tuvu tai pareizai cenai, lai to sarunu vēst. Parasti jau tas ir tāds pirmais punkts, bet atkal, es teiktu, daudz retāk kā agrāk ir tas, kad nav intereses uzklausīt. Ja? Un tad jau tālāk, kad kaut kādi fakti ir uz galda, tas uzņēmuma īpašnieks var izvērtēt, jo nevienā brīdī jau tā nav spiesta lieta. Var darboties tajā kaut kādā savā izmērā un ar tām ambīcijām, kas ir bijušas līdz šim droši vien vēl 20–30 gadus, pieņemot, ka ir tur kāds, kas to var pārmantot, bet varbūt, lai ieiet kaut kādā nākamajā līmenī, tad atkal tāda scenārija analīze. Jā. Un labi ir atzināties, kas ir tie cenas virzītāji spēki. Un šobrīd, ņemot piemērus no tādiem labākiem industrijas spēlētājiem, mēs redzam, kad tehnoloģijas, AI, mākslīgais intelekts, tomēr spēlē ļoti izteiktu lomu. Tas kļūs aizvien aktuālāks, ja tas nebūs tādās triviālās kategorijās. Līdz ar to tad uzņēmumiem noteikti jādomā, kā to integrēt savās stratēģijās arī nākotnē. Un līdz ar to, ja par to tiks laicīgi domāts, arī pēc tam šis jautājums par to, kā mēs redzam uzņēmumu attīstamies 5 gadu diapazonā, kas ir sasaistīts ar cenu, būs daudz vieglāk atbildams un uzņēmumi izskatīsies daudz patīkamāk investoru acīs. Ko mēs šodien esam sapratuši, ir, ka pirmkārt Latvijā mums ir
švaki ar finanšu pratību gandrīz visos līmeņos. 2. Latvietis, salīdzinot ar kaimiņiem, nav neko uzņēmīgs, un tāpēc mums ir daudz mazu, bet galvenais skaitliski mazu uzņēmumu. Numur 3. Latvijā daudziem nav izpratnes par M&A kā instrumentu, kā izaugsmes stratēģiju. Bet es šo visu nesaku, lai kādu noniecinātu. Nepavisam nē. Tie ir fakti, kurus mēs varam pierādīt caur dažādiem pētījumiem. Un vēl mēs varam pierādīt to, ka sabiedrībā ir mainīgas, bet relatīvi augstas gaidas pret uzņēmējiem, lai arī to reputācija ikdienas tāda darbinieka vai sabiedrības locekļa acīs nemaz varbūt nav tā pati augstākā. Es gribu jūs iepazīstināt ar vēl vienu pētījumu, kas gan netiek publicēts katru gadu, bet ar lielākām pauzēm tas tiek darīts. Nu pat ir izdots 4. pārskats par uzņēmējiem un sabiedrības gaidām. Par to es sarunājos ar VA Communications partneri Elīnu Egli. Bija ļoti daudz to mērījumu globāli. Mēs gribējām nomērīt to temperatūru Latvijā un saprast, ko tad sabiedrība gaida no uzņēmumiem un arī aizsākt to diskusiju par tām uzņēmumu un sabiedrības attiecībām. Un tad mēs visu kopš šī 19. gada, šis jau būs 4. mērījums, 7 gadu griezumā, mēs viņu esam taisījuši, neesam taisījuši katru gadu, jo toreiz mums zinātniskie konsultanti un sociologi ieteica, ka tomēr tā sabiedriskā doma tik ļoti strauji nemainās. Un līdz ar to mēs tādā 2-3 gadu periodā esam šajos 7 gados šo pētījumu veikuši, bet vienlaicīgi mums jāsaka, ka mums ir sanācis vai sagadīšanās pēc, nes nav bijis mērķtiecīgi sagadīšanās pēc visos iepriekšējos mērījumos. Mums tomēr bijuši pirms tam ir sabiedrības dažādas satricinājumi sabiedrībā. 20. gads mums nāca ar Covid, tagad tas bija Covid gads, savukārt tad bija, un 22. gads, kad mēs taisījām 3. mērījumu, tas bija gads, kad Krievija iebruka Ukrainā, un tad arī attiecīgi dažādi enerģētikas izaicinājumi un enerģētikas krīze arī papildus tam. Tā kā šis īstenībā bija pirmais gads, kā mēs runājām, ka nav bijis tādi, nav bijuši pirms tā mērījuma, nav bijuši tādi izteikti satricinājumi. Ja neskaita Trumpa otro prezidentūru. Jā, bet tam ir ļoti cieša saistība ar valsts drošības un aizsardzības jautājumiem, kas mums arī parādās. Tā kā es domāju, tam ir tāda cieša korelācija. Labi. Vai no tā, ka ir šie satricinājumi, tomēr mēs varam vilkt kaut kādu tādu līniju, vilkt kaut kādas tendences, ko tad sabiedrība sagaida no uzņēmējiem, ja tur katrā tajā pētījumā parādās, tad pēkšņi kaut kas pilnīgi cits vai kā? Tas viens secinājums noteikti ir, ka tās gaidas attiecībā uz uzņēmumiem ir diezgan stabilas. Labi, pirmajā mērījumā vai tajā pirmajā nulles mums tāds mērījums bija, tur vēl bija tā temperatūra tāda mērena, bet katrā nākamajā mums es teiktu, ka tas gaidas pieaug un šobrīd jau 74%, kas ir diezgan augsts, gaida, ka tomēr uzņēmumi domās ne tikai par peļņu, bet sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Tā kā šis rādītājs ir plus mīnus palicis diezgan stabils. Tas, ko mēs redzam, kas mainās tās tēmas, kas sabiedrībai dienas kārtībā ir aktuāls. Teiksim, tas, ko es arī iepriekš minēju, ka tas Covid un karš Ukrainā noteikti ietekmēja to dienas kārtību 20. gadā un pēc tam arī 22. gadā. Ko mēs redzējām, ka Covid ietekmē bija nenormāls lēciens bezdarbam, un tas ietekmē to sabiedrības noskaņojumu un arī tās gaidas attiecībā šajā jautājumā pret uzņēmumiem. Savukārt, iepriekšējā mērījumā tur bija ļoti, ļoti liela prioritāte enerģētikas jautājumiem. Tas bija absolūti primārais, ko gaidīja, ka uzņēmumi risinās, un šis jautājums, piemēram, šajā mērījumā ir pilnīgi nokritīs līdz 10%. Tam nav vairs
vispār enerģētikas jautājums vairs nav aktuāls. Bet tas, kas ir, piemēram, stabilas vērtības, sabiedrības veselība, tas ir katrā mērījumā mums ir bijusi top, es teiktu, 5 tēma. Šogad šī ir top. Tā ir numur 1 tēma, kas ir sabiedrībai aktuāla un kurā sabiedrība gaida aktīvāku risinājumu. Otra svarīgākā tēma ir valsts drošība, un šis nāca iekšā jau iepriekšējā mērījumā, ko jau līdz ar Krievijas iebrukumu. Un tad trešais jautājums, kas gan mums šogad, tā kā mēs saprotam, ka tur enerģētika novirzīsies, bezdarbs arī vairs nav svarīgi, bet trešais jautājums, kas nekad nav bijis mums, es pat teiktu, es negribu samelot, bet es teiktu top 10 demogrāfijas jautājumi. Tas ir trešais šobrīd aktuālākais sabiedrības dienas kārtībā un kur ir arī šīs te gaidas attiecībā uz uzņēmumiem. Un tad mēs varbūt varam nodefinēt tās gaidas. Tas man arī palīdzēs mazliet saprast labāk, jo tas nozīmē, ka sabiedrība tā kā gaida kaut kādu sponsorēšanu, iesaistīšanos, vai kādā veidā mēs varam palīdzēt, demogrāfijā vai vēl kaut kā? Tur ir 2, mēs parasti uzdodam 2 jautājumus, un tas ir viens jautājums par to, ka grib, lai tiktu pausta aktīvāka pozīcija, publiski tīpaši, jo bieži vien daudz uzņēmumi varbūt dara kaut ko tajās sabiedrībai aktuālos jautājumos, bet tas varbūt nav tik publiski. Un otrs ir peļņa, kad tiek atvēlēta kaut kāda daļa peļņas šiem te jautājumiem. Protams, tur ir jāskatās tie procenti, tas nav tā, ka tur tagad, cik mums bija, es tagad paskatīšos, sabiedrības veselība mums 45% ir svarīgi šobrīd, arī 45% īstenībā gaida, kad būs tā peļņa, bet citiem ieguldīs to peļņu, bet citiem jautājumiem varbūt tur nav tik liels tās paralēles, bet tā tendence ir augoša. Un te mēs esam nonākuši pie svarīgākā temata, pie saknes problēmai, kāpēc Latvijā nav pietiekami daudz uzņēmēju, kāpēc sabiedrībai pret uzņēmējiem nav varbūt tā pati veselīgākā attieksme, un kāpēc temati par ekonomiku šķiest sarežģīti un grūti skaidrojami. Es atkāpšos nedaudz atpakaļ kontekstā, bet jūs sapratīsiet vēlāk, kāpēc es to daru. Jau no mazām dienām mēs visi, dzīvē esošie latvieši, esam radināti būt paklausīgi, ievērot noteikumus, klausīt autoritāti, kas ir vecāki, skolotāji, pieaugušie. Mēs esam mācīti būt labi darbinieki, labi lasīt, rēķināt, izprast. Mums ir iedots viss nepieciešamais pamats, lai iznākot no augstskolas mēs būtu derīgs darbspēks. Piedāvām mūsos, kā to pierāda pētījumi, dabiski nav ieaudzinātas ambīcijas, lūkošanās pāri horizontam, tāds kā nemiera gars, kas vienmēr meklē, kā varētu labāk, kā varētu citādāk. Tam visam līdzi nāk viena negatīva blakne – skaudība. Tas, kurš ir izrāvies no bāra un ir kļuvis par darba devēju, ir apkrauts ar visa veida administratīvām atbildībām. No viņa tiek prasīts viss iespējamais un arī neiespējamais. Viņa peļņa tiek uzskatīta kā kaut kas nozagts no sabiedrības. Arī valsts iekārta mums ir uzbūvēta tā, ka mēs rakstot likumus, tos rakstām tā, lai primāri izvairītos no valsts vai sabiedrības apkrāpšanas. A priori tātad tiek pieņemts, ka uzņēmējs pie katras mazākās izdevības ne tikai gribēs apkrāt, bet noteikti arī apkrāps sistēmu. Es, protams, pārspīlēju. Bet ja mēs paskatāmies uz literatūru, ko mēs esam lasījuši bērnībā, tad tā ir par nabaga kaķīti dzirnavnieku, kas ieķīlāja dzirnavas melniem runcim, un tas visu viņam, protams, atņēma. Mēs lasām par mērnieku laikiem, kad Latvijas zemniecību sašķeļ nauda, vara un īpašumtiesības. Mēs tiekam audzināti just līdz zemniekam, upurim Jānim no Atraitnes dēla, iekšēji salauztajam cietējam Edgaram no purva Bridēja. Mūsu literatūrā latvietis neiestājas par sevi, bet pacieš, reti uzvar, bet saglabā morāli. Bieži tiek sodīts par godīgumu, klusumu vai labestību, bet tā tiek uztverta kā morāli taisna lieta. Pēdējie pētījumi parāda, ka Latvijas iedzīvotāju vidū finanšu pratība ir paaugstinājusies, taču tā joprojām ir kritiski zemā līmenī, par ko liecina 10 miljonu izkrāpto eiro, par ko
savukārt liecina naudas turēšana bankā, nevis tās ieguldīšana, par ko liecina nespēja audzēt savu saimniecisko darbību, vai pats fakts, ka mums ir tik liels valsts un pašvaldību sektorā strādājošo skaits, kā arī mazkvalificēta darba darītāji. Es noteikti varētu tūlīt celties kājās un ar pirkstu parādīt uz visiem vainīgajiem, taču es izdomāju paskatīties caur veiksmes prizmu. Kas ir tas, kas latviešiem labi sanāk? Kur mēs esam veiksminieki un čempioni un labākie? Un ko es tur ieraugu? Mūsu nacionālais lepnums, dziesmu un deju svētki, 40,000 balsis, tas ir koris, jeb 2,2% visas nācijas. Kur tad šim fenomenam aug saknes? Vai jūs par to kādreiz esat aizdomājušies? Vai esat aizdomājušies, kāpēc Latvijā ir tik daudz mūzikas skolu, kur programmas ir tik augstā līmenī, ka citas valstis tām ne tūmā nestāv? Vai esat kādreiz padomājuši, kāpēc Latvija ir starp tām UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautajām valstīm, kam ir 30,000 ierakstītas folkloras, dziesmu melodijas, kas tautai ar nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju ir absolūts fenomens? Un te mēs pamazām nonākam pie tā ļoti trāpīgā teiciena: ko sēsi, to pļausi. Un tad es paskatījos uz visu šo sistēmu un mēģināju saprast, kuras ir visvienkāršāk atveramās durvis uz to, lai mēs veidotu līdzīgu tradīciju arī uzņēmējdarbībā, ja proti tautas saimniecības kopšanā. Izglītības sistēmu mainīt ir diezgan smagnēji, lai gan tā ir, protams, pats pamats, un līdz tam mums būtu jāizrokas. Varbūt valsts pārvalde? Nē, to arī nevar. Un nevar tāpēc, ka politiķus ievēlē tauta, un tauta neveido pieprasījumu pēc aktīvākas uzņēmējdarbības un tautsaimniecības attīstīšanas. Un kas tad mums atliek? Mums atliek mēdīji, žurnālisti, komentētāji, influenceri un viedokļu līderi. Tā ir saujiņa cilvēku, kuriem jebkurā sistēmā ir ļoti liela vara ietekmēt sabiedrības noskaņojumu un ilgtermiņā pārveidot pašu sistēmu. Komercmedijas mēs varbūt neaiztiksim, jo viņus vada reitingi, klikšķi, skatītāju un klausītāju pieprasījums. Viņi neko varbūt idejas vārdā arī nedarīs. Un tad mums atliek tikai viens, un tas ir sabiedriskais mēdījis. Es atļaušos dažus vārdus paust par sabiedrisko mēdīju Latvijā 2 iemeslu dēļ. Esmu savulaik akadēmiski pētījis politisko ietekmi uz sabiedrisko mēdīju Latvijā, esmu studējis to struktūras, misijas, mērķus, uzdevumus, zinu to izcelsmes stāstus un iemeslus, kāpēc tie vispār ir radušies. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Es pats esmu strādājis sabiedriskajā mēdījā, un es varu apgalvot, ka es saprotu, kā strādā un funkcionē redakcijas, kas ir galveno redaktoru, producentu motivācijas, kāda ir atalgojuma sistēma un ar to visu saistītie izaicinājumi, kā arī es diezgan labi pārzinu to, kā tiek veidot ikdienas darba organizācija. Līdz ar to visam, ko es varbūt tūlīt apgalvošu, nevar tā īsti pretī nolikt tekstu, un tu neko nezini, tu neko nesaproti. Tātad, pirmkārt, sabiedriskais mēdījis ir tas, kas izpilda sabiedrisko pasūtījumu. Principā tas ir oficiāls dokuments, kas gadu no gada daudz nemainās, nosaka programmu vadlīnijas, bet galvenokārt runā par auditorijas sasniedzamību un mēdīju administratīvajiem mērķiem. Kas tad ir interesanti, ir tas, ka nevienu par sabiedriskā pasūtījumu nepildīšanu tā īsti nesoda. Būtībā tam ir tāds vairāk rekomendējošs raksturs, un visu galvenokārt nosaka tomēr redakciju vadītāji un producenti. Pat ne administrācija. Nevelti dažos topos, kā Latvijas ietekmīgākie cilvēki, ir tikuši minēti Latvijas sabiedriskā mēdīja ziņu dienestu vadītāji. Tīpaši tā ir televīzijas gadījumā, tā ir Iveta Elksne. Es piebildīšu, viņa savā amatā ir jau 13 gadus. Radio gadījumā Uģis Lībietis, LSM-LV gadījumā Mārta Ceraba. Tad viņiem visiem vēl ir arī kopīga vadītāja, kura tā kopumā pārauga saturu sabiedriskajā mēdījā, un viņas vārds ir Anita Brauna. Es uzreiz teikšu, ka es ļoti cienu Anitu, viņa ir profesionāli, noteikti viņa ir īstajā vietā, un lai nu par kuru es varu apgalvot, ka ir cilvēks, kurš saprot ekonomikas un uzņēmējdarbības nozīmi valsts attīstībā, tad noteikti tā ir Anita. Tik tālu ir skaidrs, kuri ir tie cilvēki, kas pēc būtības ir arī atbildīgi par sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Vismaz ziņu saturā vai saturā kopumā. Lai ir skaidrs, uzreiz arī sabiedrisko pasūtījumu gatavo un apstiprina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Es izgāju cauri šim dokumentam 2 reizes ar pirkstu kārtīgi braucot pāri katrai rindkopai un tabulu sailei, un ekonomiku es tur atsevišķi tā izceltu nekur nemanīju. Protams, ekonomika ir pieminēta, bet kopumā ir pieminēta finanšu pratība, zinātnes un tehnoloģija temati. Par biznesu plašāk ir aprakstīts sadaļā radošums,
kuru ziņu raidījumos ir jāizceļ jaunu uzņēmumu sasniegumu, bet kopumā par uzņēmējdarbību runā tāda raidījuma kā Krustpunktā, kas notiek Latvijā, de facto un aizliegtais paņēmiens. Vēlu veiksmi tur ieraudzīt Latvijas tautsaimniecības veiksmes stāstus. Tas viss, kā jau minēju, ir rekomendējoši gan redaktoriem, gan žurnālistiem. Tātad viens veids, kā mēs varētu aktivizēt šo jaunā domāšanas veida ieviešanu dzīvē, ir caur sabiedriskā pasūtījuma stratēģijas dokumentu. Viens no tiem uzdevumiem, viens no tiem jautājumiem, kur mēs vērtēsim, būs tātad LSM sniedz jaunas un noderīgas zināšanas par uzņēmējdarbību. Nu, tad ir procenti, kas jāsasniedz. Ja tu jautā par to, kas ir sasniegts vai nav, es teiktu, ka tas rādītājs līdz šim uz šo jautājumu ir bijis tā kā ap 50. Nu, viņš tā kā turās, bet, protams, ka vajadzētu vairāk. Bet tas, ko es teiktu, ka ir labā ziņa, ka mēs vispār to esam izvilkuši tagad virspusē. Nu, tā kā tas ir uzdevumos iekļauts un uzdevumu sabiedriskā pasūtījuma katru gadu, tad ir mēdījis sniedz plānus un, nu, tur katru gadu tajā plānā parādās arvien vairāk. Protams, ka mēs kā padomu, mūsu kompetence ir nejaukties saturā, mēs nevaram pateikt tieši, kam jābūt saturā, bet tādā uzdevumā mēs varētu pateikt, jums ir jābūt. Parādiet, kā jūs to darat, lielā mērā tā ir jūsu darīšana, bet tam ir jābūt. Un es domāju, ka tie uzlabojumi ir iespējami, viņi nāks, un nav tā, ka nav, ir katru gadu, bet tieši tā apvienošana, es domāju, un tā digitālā tā kā attīstība tagad, kad arī ir vairāk naudas un arī ir tāds jauns uzrāviens, tas arī visticamāk ļaus pārskatīt vienkārši to ainu kopā, ko tad mēs piedāvājam kur, un kā mēs varam to labāk izdarīt, un ko mēs varam labāk izdarīt. Tā skaitā mēs jau redzam diezgan, ļoti izteikti pēdējos gadus un ir vien straujāk, ka tas pāriet uz digitālo vidi. Un visi tie citi formātā, tad, ja tev ir klasiski radio un lineāri radio ir raidījumi, tas ir labi, bet kā tev viņas dabūt digitālā vidē un lineārā televīzija jau pavisam strauji krīt. Tā kā, jā, kopsavilkumā tātad, jā, mēs uzdevums nosakam, mēs nosakam rādītājus, mēs kontrolējam, piedāvājam, izstrādā mēdījus un mēs skatāmies līdzi, lai būtu labāk. Sanita minēja, manuprāt, vienu lietu, kas ir atslēga visā šajā stāstā, un tā ir attieksme. Redaktoru un žurnālistu attieksme jau vispirms. Kāda tad tā ir? Un es labi atceros to laiku, kad tika izveidots raidījums de facto. Es biju klāt gan tad, kad mani kolēģi Ilze Jaunalksne tolaik un Jānis Krēvits pameta šo raidījumu, un konkurējošajā kanālā parādījās raidījums Nekā personīgi. Tur visa ēle atvērās. Sākās liela konkurences cīņa viņu starpā, un otrie, kas tā kārtīgi atrāvās ar politiķiem, bija tieši uzņēmēji. Pa vidu visādiem schēmotājiem un krāpniekiem tur trāpījās arī daudz krietni biznesmeņi, kuriem vēlāk tā atvainošanās, un vairs reputācija īsti salāpīt nevarēja. Tas bija laiks, kad žurnālistika bija tāda īpaši neganta, jo uzņēmējdarbībā visur tika saskatītas pazīmes par krāpšanos, par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tur kukuļošana, algu maksāšana aploksnēs, reiderismu, kas tik vēl ne. Sabiedrības viedoklis par uzņēmējiem kļuva ļoti kritisks, un to es īpaši sajūtu ekonomikas krīzes laikā, kad daudzi novērsās un vairs ar žurnālistiem tā īsti nerunāja. Tas bija laiks, kad viens sižets televīzijā nozīmēja tev valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārbaudu nākamajā dienā. Pienāca laiks, kad sabiedriskie mēdīji izgāja no reklāmas tirgus un svaru kausi nosvērās par sliktu redakcijām tagad. Bija pienācis laiks strīcēt un drebēt žurnālistiem, jo tos tagad jebkurā mirklī uzraugs varēja sodīt par slēptu reklāmu, ja kaut kur nedēļas dievs tika pieminēts kāds uzņēmuma nosaukums. Un es vēl atradu, un tas jau izrādās bija 20. gadā, es atradu vienu NPLP tādu spilgtu lēmumu, kas apliecina tā laika problēmu. Tātad viens lēmums, un es domāju, ka šīs bāžas pār to, ka NPLP skatās uz pirkstiem, es domāju, tas lēmums bija, tā kā galvenais iemesls, kāpēc ļoti uzmanīgi patiešām sabiedriskie mēdīji sāka, īpaši Latvijas televīzija sāka domāt, par ko viņi stāsta un kā viņi to dara. Tātad 20. gadā bija viens tātad pārkāpums, jo tika saskatīts slēptas reklāmas pazīmes. Proti Rīta panorāmā, man liekas, tā bija laika ziņu vadītāja, zin kā, viņiem ir tās tiešais, ka no kaut kādām vietām tur viņi reklamē kaut kādu izstādīt, kultūras pasākumu un kaut kāds jaunos mūzikas. Un tad viņa bija aizsūtīta uz vienā
tirgotāja, man liekas, ka veikalu, un viņi reklamē tā telefonu, reklamē jauno telefonu vai kaut ko tādu. Tur kur jaunais telefons, kur viņi var nopirkt, viņus tam tur tādas superīgas īpašības, un tas telefonu tirgotājs šito visu tur tā kā stāsta, bet saprotu, skaidrs, ka vidējais sabiedrība domā, bet tā taču ir vienkārši klāja reklāma, ka tu stāsti, kur var nopirkt, cik superīgas īpašības, un tad tur džeks tur. Es saprotu, pat ja sabiedriskais mēdījis nebija saņēmis visi par šo visu pasākumu, skaidrs, ka viņi vienkārši varbūt neaizdomājās par to, ka šī ir vienkārši tipiska, tā kā slēpta vai, teiktu, reklāma. Komerciālie mēdī ar to vienkārši netieši peld, jo pat ja par to satura vienību nav samaksāts, tad vienalga, ja, piemēram, kāds no telefonu ražotājiem ir tāds sadarbības partneris, kur, tā kā visiem jābūt ir labi, un viss, tas tāds, kā saka. Un tad, kad jūs lēmāt, jums bija lēmums, un tad faktiski tie mēdī tā kā sarāvās, ja? Jā, tas bija pārkāpuma lieta. Un tajā brīdī es saprotu, ka viņi nobijās, jo tad viņi saprata, ka viņi paši pēc tam saprata, ka kaut kas nav riktīgi ar šādu pieeju. Un toreiz bija tā, ka tas ir publiski pieejams lēmums, tāpēc es varu pilnīgi droši par to stāstīt. Un toreiz bija tā, ka tātad viņi pēc tam izanalizēja šo sižetu, viņi saprata, ka nebija pirmkārt atbilstošais cilvēks, kurš par to stāsta, un otrkārt tas nebija izdarīts profesionāli, tādā ziņā, ka vajadzēja to darīt tā, lai tas nesklausītos pēc komercreklāmas, bet to vajadzēja stāstīt, kā biznesa žurnālists, kurš stāsta par tehnoloģijām, un varbūt tur tam vajadzēja būt citam cilvēkam, ko viņi intervē, respektīvi, tam vajadzēja būt tādam vairāk informējošam, nevis reklamējošam pēc būtības saturam. Skaidrs, ka šī līnija starp stāstīšanu, analītiku un reklāmu var būt ļoti šaura, bet ja ir izstrādātas iekšējās redakcionālās vadlīnijas un ir visiem skaidrs priekšstats par to, kas ir reklāma un kādam jābūt kvalitatīvam saturam par uzņēmējdarbību, par uzņēmējiem, lai tas nebūtu tā kā vienkārši rupšs reklāmas saturs, to visu var izdarīt. Žurnālistu bailes ir arī no nezināšanas. Proti, biznesa žurnālistika paģēra lielāku zināšanu apjomu par uzņēmējdarbību niansēm. Ja politikas procesu, kultūras vai sociālo lietu aprakstīšanai bieži vien pietiek ar tādu ļoti spēcīgi iestatītu morālo kompasu un arī veselo saprātu, kā arī vidēji līmeņa erudīcija, tad biznesa temati pašam žurnālistam vismaz ir pareizi jāizprot, lai tos tālāk varētu sabiedrībai interpretēt vienkāršā, taču korektā formā. Es to esmu mācījies vismaz 20 gadus, un es varu noteikti pateikt, ka joprojām es to mācos, un es visu neesmu apgūs, un gan jau arī nekad profesionālajā dzīvē to neapgūšu. Biznesa žurnālistiku apmaksāt arī ir ļoti dārgi, jo pirmkārt šādam žurnālistam ir jāmaksā augstāks atalgojums nekā citiem kolēģiem, un tas ir saistīts ar to, kā pirmkārt korupcijas un žurnālistu ētikas pārkāpuma riski šajā sadaļā tomēr ir augstāki. Bet otrkārt arī šī cilvēka zināšana līmenis bieži vien atšķiras, kas paaugstina risku, ka viņš pie pirmās izdevības pametīs redakciju un izvēlēsies kādu augstāk atalgotu amatu finanšu industrijā vai kaut kur citur. Tā ir plaši zināma prakse un problēma visur pasaulē. Otrs faktors ir tas, ka šādam profesionālim ir regulāri jāpapildina savas zināšanas ar biznesa, ekonomikas, finanšu tematiem saistītiem kursiem, un tie pārsvarā maksā ar kārtu dārgāk. Un treškārt, šāds žurnālists nevar katru dienu arī gatavot sižetus, jo tas ļoti paaugstina izdegšanas riskus un arī mazina sižeta saturisko kvalitāti, ja mēs tā paskatāmies ilgākā laika periodā. Tas nozīmē, ka redakcijai ir jāuztur vairāk šādu žurnālistu, lai labi noklātu biznesa ziņu laukumu vienā redakcijā. Tas atkal, protams, dārgi ir. Un es atceros, ka laikrakstā Diena un Dienas biznesa, un tie žurnālisti arī man neļaus samelot, kas tur strādāja, kā biznesa jomā žurnālisti dalījās vēl nozarēs pa specifikām. Nav tā, ka es, piemēram, vienlīdz kvalitatīvi varēju pastāstīt par finanšu industrijas novitātēm, tad uzreiz ļoti kompetenti komentēt kaut ko mazumtirdzniecības jomas niansēs vai būvniecības industrijas finesēs. Tā tas parasti nenotiek. Un saprotams, ka tā ir problēma, kur mums būtu jāvēršas, lai šo izaicinājumu uzrunātu, un atbilde varētu būt augstskolas, kur sagatavo žurnālistus.
Un būsim godīgi, tā mums ir nākamā bēdu leja. Par pamatu izglītību es jau jums mazliet pastāstīju, taču tā nav visa nelaime. Man ir bijis tas gods būt pasniedzējiem žurnālistikas studentiem gan tepat Latvijā, gan arī ASV un arī Āzijā, un tās atšķirības, ko es redzu starp pasaules un Latvijas žurnālistu sagatavošanu, ir kā diena pret nakti. Un es nepārspīlēju. Galvenā atšķirība ir praktiskā zināšana pielietošana. Piemēram, vienas nedēļas laikā ārvalstu mācību programmās tiek paredzēta viena diena teorijas apmācībai, un tad pārējās dienas ir šo teoriju pielietošana praksē. Tāda īsti reāla treniņa ar īstiem instrumentiem, īstiem cilvēkiem industrijā. Ārvalstīs šiem jaunajiem studentiem vēl skolā esot, veidojas savus kontaktu lokus, viņiem ir savi avoti, ar kuriem tiek veidotas un koptas attiecības, viņi tiek aicināti uz industrijas pasākumiem, profesionāļu organizācijās un tā tālāk. Latvijā, atvainojot par trivializēšanu, tu esi noklausījies pasniedzēja atstāstītu grāmatas saturu, tad tu vēlreiz to pašu grāmatu ar pildspalvu pārrakstīsi, izkonspektējis, kā to sauc. Praktiskās zināšanas ir nepietiekamas iznākot no augstskolas, un tu to vari pārliecināties, ja tu apjautāsies jebkuram tādas ziņu redakcijas cilvēkam, viņi to tev arī apliecinās. Un kad es vaicāju savulaik žurnālistikas 2. kursa studentiem, kas ir tā specializācija, ko jūs gribētu izvēlēties šajā profesijā, pārsvarā tur skanēja 2 atbildes. Es gribu būt ziņdienas žurnālists, vai es gribu būt kultūras vai izklaides notikuma apskatnieks. Un atkal mēs te atgriežamies pie teiciena, ko sēsi, to pļausi. Jo ja tu redzi ikdienas ziņu un sabiedriskā mediju saturu, kā arī TV šovus, tad tas ir tas, kas ir pašsaprotam tev. Un tas arī diktē tavs karjeras izvēles. Lūk, ko Zana Čulkstēna pirms 2 raidījumiem par šo teica, es atgādināšu jums šo citātu. Piemēram, mēs taisam tagad kopā ar Edūrio un Fonda augu Latvijas izglītības akceleratora ietveros jau 2. gadu lielu aptāju vidusskolniekiem. Ja? Tātad, kur viņi gribētu strādāt 30 gados? Tātad vidusskolniekiem, liela daļa no kuriem jau ir 18 gadnieki, ja? Tātad pieauguši cilvēki, atbild, kur viņi strādās 18 gados. Ja? Šogad lielākā izmaiņa ir tāda, ka māksla, kultūra un izglītība, kas bija 3. populārākā joma ar 19% no jauniešiem, kas domā, ka viņi strādās jomā, kas veidojas 2–3% IKP, ir palielinājusies. Protams, dziesmu deju svētku gads un tā tālāk. Tad vēl vairāk pēc šī gada domā, ka viņi būs mūziķi, piemēram. Tas ir vienkārši fakts. Savukārt tie, kas ir uzņēmējdarbība ekonomikā un finansēs, ir samazinājies šajā laikā. Šajā pašā laikā, nedaudz vai ne, bet samazinājies. Es nezinu, kurš to valsts uzturēs? Tā. Es vienkārši, man nelīmējās kopā. Proti, tu paņem šo sarakstu ar vidusskolnieku vai jauniešu aspirācijām profesionālā ceļā vai nodarbošanās kontekstā, un tu noliec pretī IKP, un viņš ir gan izai apgriezti korelē. Paceļam galvu, iztaisnojam muguru un galu galā paskatāmies sev apkārt. Uzņēmēji ir tie, kuri maksā nodokļus un samaksā gan par ceļu, pa kuru mēs braucam, gan par to komunālo infrastruktūru, kuru mēs ikdienā lietojam. Tās lietas nerodas pašas no sevis. Ja tu esi valsts vai pašvaldību iestādes darbinieks, tad it īpaši katru dienu tev vajadzētu aizlūgt vai svecīt nolikt par Latvijas tautsaimniecību un uzņēmumiem šajā valstī. Labi, es varbūt ļauju šobrīd emocijām ņemt virsroku, bet es tiešām uzskatu, ka mums visiem ir jāsaņems un jānoliek pat laban uzņēmējdarbība blakus kultūras tematiem mēdījos un arī aizsardzības. Tieši tā, arī aizsardzības. Es uzskatīšu savu misiju par sasniegtu, ja es redzēšu, ka šī attieksme sabiedrībā mainās. Tā saglabājas noturīga gan sabiedriskajā pasūtījumā, gan tā realizēšanā. Šī temata noslēgumā es piedāvāju sarunas fragmentus no intervijas ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes locekli Jāni Lielpēteri, kurš starp citu ir darbojies arī mediju uzraugā. Man kā nākās pieķerties pie mūžīgi nobružātā Igaunijas piemēru, un tur es nezinu, vai būs manījis, bet viņi arī pirms dažiem gadiem, viņiem pat bija filma par to,
tas message iekšā ir tāds, ka katram igaunim ir jābūt savam startupam. Nē, es nebiju ievērojis Tad tie filmas varoņi patiesībā viņi nevis nodarbojās ar tiem startupiem, bet viņiem tā kā jebkurš tas tāds, teiksim, tur pirkt pārdot biznesa arī ir tas startups, un tad viņi tur arī ar dažādām viltībām mēģina nodarboties un tā, bet tas man šķiet parāda to, ja tev tajā kultūrā arī ieiet tā uzņēmēja darbība, kas šī gadījumā ir kaut vai caur vienu filmu, tas parāda to, ka, jā, šī mums ir svarīga lieta. Es, protams, nesaku, ka mums tagad Latvijā ir jātaisa, nezinu, tur par kādam no lielajiem režisoriem jātaisa filmu par uzņēmējiem, bet, zini, kā, ja tu tā paskaties, mums ir bijusi milzīga 100-gadus programma, piemēram, filmā. Kāpēc nav nevienas filmas par, nezinu, Krišjānu Valdemāru, par nezinu, citiem mūsu ekonomikas izgadījumiem. Morberga, jā, lielisks piemērs. Man šķiet, viņš ir tāds uzņēmējs, kur vēl aizvien, ja visi zināt to stāstu, tas ir apbrīnojams stāsts. Un, es zinu, par viņu grāmatu uzrakstīt pavisam noteikti, bet tajā pašā laikā, teiksim, tādā populārajā kultūrā šie stāsti nedzīvo. Tā kā tas mums reiz savu šo Igaunijas piemēru bija. Mums ir par cepli, kur ir, saprot, kā atainots uzņēmējs. Arī jā, bet tas ir vēl no tiem senākajiem laikiem, kas droši vien arī ir kaut kāds viens varbūt negatīvais piemērs, kāpēc uz to tādu pozitīvu prizmu kaut kādā mērā negrib paskatīties. Bet visādi citādi, man liekas, jā, ka tur ir viens pavisam noteikti ir tā, teiksim tā, vēstures pieredze, un ne tikai no Padomju Savienības laikiem, bet arī no 90. kad arī atkal tur gan juridiskā izpieņas, pats esmu tas cilvēks, kurš ir audzis 90. gados, un es līdz ar to neatceros no tāda skatu punkta, kad man bija iespēja veidot biznesu, bet te pašā laikā droši vien arī tie gadi neatstāja tādu labāko uzņēmēju reputāciju, un tāpēc teiksim, tā uzņēmēju reputācija kopumā sabiedrībā nav tādā vislabākajā pozīcijā. Un tas noteikti ir vēl viens aspekts, par ko ir vērts domāt. Un trešām kārtām, man šķiet visa šī arī tāda, varētu teikt, regulēšanas tendence lielā mērā tev uzņēmēju darbību padara par ārkārtīgi riskantu nodarbi. Labi, viens ir risks, Jāni, bet vēl ir kaut kas man liekas dzīvo mūsu kaut kādā apziņā vai attieksmē par to, ka nauda, tas ir slikti. Nauda pelnīt, tad tas nozīmē, ka tu kaut ko esi vai citus paverdzinājis vai kaut ko tam līdzīgu, un kungam ir nauda, bet mums, kalpam nav naudas, un kalps dzīvo kalpa dzīvi. Jā, es tev piekrītu, ka tas arī noteikti ir viens no aspektiem, kādas vispār ir mūsu attiecības ar naudu. Un tur jāsaka tā, ka reti kurš laikam uzņēmējs, un mums arī ir pat arī paši no kameras cenšamies dažādos formātos stāstīt par tiem pašiem veiksmes stāstiem, un tu jūti, ka daži, pietiekami liela daļa respektējama un tiešām ir ļoti augsta līmeņa, un es teiktu arī pasaules līmenī cienījami uzņēmēji vienkārši izvēlās nerunāt par savu stāstu. Un ne jau droši vien tāpēc, ka viņiem būtu bail parādīt savu seju, bet tā pašā laikā, jā, tas skats uz uzņēmēju, viņš, tā uzņēmēja profesija, teiksim, tā nav tāda viscienījamākā profesija sabiedrībā. Tad tas noteikti nav tāds etalons, ko mēs kaut kā sabiedrība liekam priekšā pārējai sabiedrībai. Un tieši tā kā tu arī teici, tas drīzāk ir tas, kurš tad visus paverdzinās. Skatītāji un klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mani šo stundu. Paldies mūsu 7 atbalstītājiem, uz kā turas Mediāna, kā projekts. Es ceru, ka jums patīk arī šis raidījums. Ja tā, neaizmirstiet nospiest like, padalīties ar savu sociālā tīkla burbuli, un es, protams, būšu īpaši priecīgs un pateicīgs, ja tas rosinās tevi. Jā, tieši tevi piesakot mums kādā no kanāliem, vai nu YouTube, vai nu Spotify. Šonadēļ uz beigām gaisā būs raidījums angļu valodā Baltijas auditorijai Median Report. Tas būs no Dubajas, no Pasaules valdību samita. No 1. februāra pasaulē tiek atvērts arī Saudarābijas kapitāla tirgus, un mēs lūkosim, kāda tur ir bijusi investoru interese. To mēs darīsim raidījumā no raidierakstā Pēcnieks un Petersons par investīcijām. Tas piekdien. Savukārt Mediāna pie jums kā katru reizi atgriezīsies pirmdienas vakarā. Lai jums veiksmīgi darījumi un nenosalstiet!